Parasti, ja vēlas paironizēt par situāciju kādā izstādes atklāšanā, tad māksliniekam tiek uzdots jautājums, ko jūs attēlojāt savā darbā. Mums gadījās savādāk. Pats mākslinieks mums piedāvājās pastāstīt par saviem mākslas darbiem, un tas bija neviens cits kā Māris Bišofs zīmējuma paraugstundā. Zīmējums ir Māra Bišopa domāšanas veids. Dzimis un audzis Latvijā, mākslinieks ilgu laiku no savas dzīves pavadījis Krievijā, Amerikā un Izrēlā, kur viņa savdabīgie zīmējumi publicēti tādos prestižos izdevumos kā The New York Times, The Washington Post un daudzos citos. Panākumu iedvesmots mākslinieks atgriezies Latvijā un piedāvā savu Bišofa skatu uz lietām, kas satrauc vai iedvesmo mūsu valsts sabiedrību tādos izdevumos kā Rīgas laiks, Diena un žurnāls Ir. No pirmā skata zīmējums šķiet pat bērnišķīgi, reizēm ironiski, bet dažreiz pat neizprotami. Visur arī nav izskaidrojums, vai ne? Māksliniekam ir tā, ka vai nu izskatās labi, vai nekā neizskatās. Vai tad vienmēr vajag izskaidrot? Vienmēr arī nevajag. Ja tur Picasso un Brakas zīmēja, tad viņiem nebija tik kardināli viss tas iztaisīts. Man ir cilindri, paralēli skaldņi, kas vēl ir, kā viņus sauc, kubi. Kā šito sauc, es nezinu. Un tad tas ir portrets, te ir acis, un te ir krādziņš un šlipsīt. Jā, deguntiņš pareizs, ļoti labi, jā. Tā kā jūs izprotiet manu mākslu, vai ne? Jā. Un tās debesis ir piepildīts ar mistiskām zīmēm, vai ne? Kā mistisks? Viņas nav mistisks. Teiksim tā, kas šitas ir? Te ir rakstīts, kas te ir rakstīts, lauva. Bet tas ir kurpes papēdis ar tādu paplašinājumu. Un tā kurpi nogrieztas, purniņš nav. Zīmējuma paraugstundā piedāvāt lielformāta darbi, kuros katrs var meklēt savas zīmes un simbolus. Lakoniskais un naivais šķībums, nepareizums ir tikai šķitums. Patiesībā te viss ir izdomāts un nostrādāts līdz sīkumam. Pēc jums kubisms ir tik mīļš? Man ir mīļš viss, kas iepriekš radīts. Un šeit, piemēram, šis ir labs piemērs. Teiksim, varēja šito uzzīmēt bez šitā. Un kas tad būtu nekas? Tā būtu pilnīgi nekas. Man vajag vienmēr, lai tur kaut kas būtu. Tā ir viena realistiska bilde, un tā man arī ļoti patīk, bet te nekas nav. Te ir vienkārši dzīve. Kaut kāds grieķu templis, koki, iet cilvēciņš. Varbūt drusku jocīgi, ka tā beidzās ar tādu tramplīnu, ka viņam būtu it kā zemē jālec, bet viņš jau vēl nav nolicis, viņš varbūt nemaz nenoliks. Viņš ieraug to, ko neredz citi. Saredz jocīgo, bet neievēro parasto. Viņš vēro un ieraug sakritības sabiedrībā, notikumos, cilvēkā. Un vēl Māris Bišofs ir viens no nedaudzajiem māksliniekiem, kuri izstādes atklāšanu pulcēja cilvēkus, kurus ikdienā vienkops reti var sastapt apmeklējot pasākumus. Māksla rodoties ar pieredzi, ja esi laimīgs, tā par saviem darbiem saka Māris Bišofs. Es neko nevaru darīt, es esmu latvietis, es mīlu savu valsti. Un es redzu, ka te tik daudz bezjēdzības un man gribas par to zīmēt. Es jau nezinu, vai es ar to kaut ko varu līdzēt, bet